Čau visiem! Šodien stāstīsim par StoneX X70 skeneri, kurš, protams, ir pielietojams jebkuros mērniecības darbos. Tātad sāksim ar to, ka mēs jau viņu testējām aptuveni pusotru mēnesi. Viņš atrodas mūsu ofisā, un līdz šim mēs esam apmierināti ar saņemto rezultātu. Un, protams, 20. datumā, 20. jūnijā, mēs viņu prezentējam šeit Latvijā kopā ar mērniekiem un StoneX pārstāvjiem, kur bija iespēja ar viņu iztaigāt, izmēģināt un tāpat arī ieraudzīt datus, visu precizitāti, kā viņš skenē, kā viņš nokrāso, kā viņš darbojas ar RTK moduli, kā viņš strādā bez RTK moduļa. Bet es sākšu ar to, kas nāk viņam komplektā. Kāds viņš atnāk komplektācija, kad jūs iegādājaties lūk šādu burvīgu iekārtu. Protams, koferīts melnais, kur komplektā, kad mēs atversim, mēs redzēsim akumulātoru. Akumulators arī rokturis, kas ir ļoti labi, ka jūs varat nospiest tie podziņu un ieraudzīt arī, cik viņa ir uzlādēta. Nākošais, protams, ir stiprinājums. Šis stiprinājums ir paredzēts RTK modulim, kā jūs redzat, blakus iekārtā jau ir. Tad ir vads, kuru palīdzību jūs varat saslēgt RTK moduli un jūsu skeneri. Uzlādes adapteris, jūs redzat, viņi ir divi gabali šeit. Viens ir Eiropas modulis, otrs ir varbūt Ķīnas vai ASV, vienalga. Tad ir datu izlādes vads, Type-C, ātris un ātra datu pārraidei. Tad paliknīts, kā jau mēs esam pieraduši pie slime skeneriem, ir paliknis, kuru mēs pieskrūvējam pie roktura un izmantojam viņu pēc tam, ja nav nepieciešams mērīt ar RTK moduli. Tad jūs varat izmantojot lūk šo krustiņu, uzliekot uz punkta, veikt precīzi ģeoreferencēšu saviem objektiem. Tad nāk komplektiņš, seškantīt, tā kā lai pieskrūvēt lūk šo stiprinājumu pie jūsu skenera. Nākošais ir, protams, USB. Zilā krāsa USB ar Go post programmatūru. Programmatūra nāk ar šo skeneri kopā, un viņi ir bezmaksas, un atjauninājumi visi ir pilnībā bezmaksas. Bet bez viņas jūs nevarēsiet iegūt savu punktu mākoņu, jo lūk, ar šo programmatūru mēs pēc tam veicam pēcapstrādu saviem datiem. Nākošais, kas mums ir, protams, certifikāts, un arī, kur var leju pielādēt programmatūru, kuru pēc tam tālāk darboties. Nu, un pats skeneris. Lūk, šādi izskatās pats modulis. Modulē ir divas kameras, viena FPV, otra ir nokrāsošanas kamera, jūs varat krāsot savu objektu, nokrāsot punktu mākoni. Šeit mums ir SSD disks, tātad, ja jums ir, pieņemsim, objekts, jums nav obligāti viņu slēgt kopā un slēgt iekšā vispār šo iekārtu. Jūs vienkārši varat iespraust lūk šo vadu datorā un lejupielādēt datus bez papildus ieslēgšanas. Tā kā tas SSD disks, kas ir iekšā 512 GB atrodas šeit iekārtā, jums nav nepieciešams nekādi USB, SD kartes vai vēl citu veida datu nesēji. Kas vēl mums te ir, protams, ir USB. Viņš ir paredzēts uzlādēt akumulātoru, ja gadījumā jums stāv iekārta uz roktura, bet ja gadījumā jums nav, ja viņš tagad man, jūs varat arī mierīgi lūk izmantojot šo portu, uzlādēt savu akumulātoru. Akumulātora komplektā iet viens gabaliņš, iesakam, protams, iegādāties vēl papildus. Materiāli izpildīti kvalitatīvi diezgan, korpus ir pilnībā alumīnija, kā jūs jau redzat, rotēšanas sistēma notiek šādi, tā kā viņš rotē 180 un tāpat arī priekšā viņam Livox skeneris, un attālums ir 70 metri maksimālais, ko jūs varat skenēt ar viņu, bet pēc mūsu testiem, pēc mūsu skenēšanas lietojams ir kaut kādus pusi mazāk, protams, 70 tas ir maksimālais attālums, bet ar datiem, kuram var strādāt, tie 30 ap 35 metri. Protams, ja jūs tuvāk esat objektam, tad ir attiecīgi arī punkti sabiezināti un kvalitāte ir augstāka. Un, protams, ir mazā salvetīte, kuru jānotīra jūsu iekārta. Tas tā lūk izskatās komplekss, standarta komplekss, ja jūs gribat viņu iegādāties, jūs saņemsiet šādu.
Bet, ja jums ir nepieciešams mērīt, pieņemsim, RTK režīmā, tad jūs varat iegādāties atsevišķi lūk šādu moduli. Jā, tas ir RTK 120 Go, un ja jums ir, pieņemsim, skeneris X120, tad jūs varat izmantot šo pašu moduli priekš sava skenera. Nu ko, protams, komplektācija, es domāju, ka viņa ļoti laba ir. Mērīt var, protams, topogrāfiskos plānus, apjoma aprēķinus veikt. Tā pašā kadastrālajā uzmērīšanā var veikt situācijas uzmērīšanai, ja jūs negribat tur staigāt pa pagalmiem ar GNSS vai Total Station vai tahimetru. Tad, protams, skeneris. Un jūs iegūstat to informāciju lielā apjomā, pēc tam veicat viņu pēcapstrādi un iegūstat ļoti kvalitatīvu un labu punktu mākoņu. Lai izmantotu, pieņemsim, šo paliknīti, jā, ir nepieciešami 3 punkti tikai. Jūs varat tos piemērīt ar GNSS. GNSS iekārta var būt pēc jūsu izvēles, kur jūs varat strādāt. Bet, ja tomēr jūs staigājat lielos apjomos, tad ieteicams, protams, paņemt RTK moduli. Tāpat arī komplektā var iegādāties backpacku, jā, jeb mugursomu, un tad iekārta ir nostiprināta aizmugurējums, un jūs varat iet un staigāt tur lielos apjomos. Ražotājs neiesaka staigāt ilgāk ar vienu projektu par 30-40 minūtēm, tātad iesakam varbūt tad nopauzēt un tad startēt nākošo objektu. Par precizitāti runājot, plaknē un augstumos, kā jau tas ir SLAM skeneris, līdz 2 centimetriem tas ir 100% rezultāts, bet ja jūs tālāk apstrādāsiet ar papildus programmatūru, kas jums ir, kas varētu būt, tad jūs varat sasniegt arī zem centimetra. Jā. Viss ir atkarīgs no jūsu pieredzes un kā jūs mākat strādāt ar šādu tipa ierīcēm. Ko vēl? Viena laikam tāda interesanta funkcija, kas arī ir šajā skenerī, X-Viz tehnoloģija. X-Viz tehnoloģija mums ļauj lūk šo skeneri, tā es tagad nolikšu, nostiprināt statiski, pieņemsim, pret jūsu objektu, kas jums interesē, un tādā veidā nostāvēt minūti, un jūs sasniegsiet ļoti labu un kvalitatīvu rezultātu, pieņemsim, mājas fasādē vai kādam elementam, pieņemsim, transformatoram arī tāpat, lai varētu detalizētāk viņu redzēt. Jūs ar X-Viz tehnoloģiju tātad iegūstat blīvāku punktu mākoņu un labāku nokrāsojumu tieši tajā vietā. Tā kā jūs redzat arī piemērā. Ja ir daudz jums šādu, kā lai saka, objektu, kuram vajadzētu, pieņemsim, varbūt detalizācija augstāk, tad mēs iesakam lūk iegādāties šādu stiprinājumu. Jā, tas ir stiprinājums skenerim. Mēs šeit augšā, protams, noņemam nost to apakšējo paliknīti, jā, un tad uzkrovējam skeneri, staigājam, pieņemsim, vajag kaut ko noskanēt, tad mēs noliekam lūk viņu uz virsmas, pagriežam skeneri attiecīgi pret jūsu interesēto objektu un pastāvam minūti un ejam tālāk. Tā kā programma pēc tam automātiski visu pilnībā salīmē un jūs arī varat izvēlēties hibrīd modu, jā, tajā GoPost programmā, un tad programmā uzreiz saprot, ka jūs esat izmantojuši gan statisko režīmu X-Vizu, gan arī esat staigājuši ar viņu apkārt un veicat nepieciešamu mērījumu. Gribu arī pateikt to, ka programmatūra, kura nāk līdz lūk šai iekārtai, visam STONIX, vai tas būtu 120 vai 70 X rokas SLAM skeneris, ir GoUp. GoUp uzstādām uz Android ierīces, tā kā jebkura, kas jums ir, jebkurš kontrolieris, jebkurš telefons ar Android var kalpot jums par kontrolieri. Bet ir ļoti interesanta tāda lieta, ka lūk šim skenerim nav īpaši vajadzīgs. Ja jūs strādājat tikai uz markām un skenējat, tātad kā notiek tā darbība? Ieslēdzam skeneri un tad sagaidām, tad, kad ir pilnais apgrieziens, un tad skeneris apstājās. Pēc tam mēs atkal ar ieslēgšanas pogu viņu darbinam, lai sistēma pēc 60 sekundēm sāk jau skenēt jūsu objektu.
Lai atzīmētu marku, programmatūra nav nepieciešama. Šeit ir tur, kur akumulātora poga, tā arī skaitās markas poga. Tātad jūs nākat uz objektu, jūs uzliekat uz markas, jūs nospiežat vienreiz to podziņu, un sistēma automātiski saprot, ka tā ir marka. Un tad pēc tam 15-20 sekundes, lai skeneris stāv uz vietas, lai nekustās, un jūs varat turpināt iet un staigāt. Tā kā viss saglabājas iekšā, jūs vienīgais neredzat, ko jūs skenējat, bet, ja jums ir pieredzīti, tad ar to arī pietiks. Un, ja jums, pieņemsim, ir pieslēgts RTK modulis, tad, protams, es iesaku GoApp izmantot, jo tur notiek visa konfigurācija ar jūsu skeneri, tāpat arī bāzes stācijas iestatījumi. RTK modulī atrodas gan SIM karte, lai saņemtu korekcijas, un arī atrodas, protams, SD karte, kura ielasa jūsu trajektoriju. Bet skeneri dati joprojām saglabājas iekšā 512 GB atmiņā. Svars ir 1,1 kg, tā kā iekārta ļoti viegla, roka nenogurs, tā kā pieņemsim no X120, bet arī, ja salīdzināt tās divas iekārtas, X120 un X70, divas atšķirīgas, bet izmanto vienu to pašu tehnoloģiju. Ko mēs varam piedāvāt? Protams, mēs piedāvājam skeneri X70, un arī iepriekšējā video jūs redzējāt XVS. XVS varētu būt labs papildinājums augstai detalizācijai, ja jums ir nepieciešams, protams, pavisam augstu detalizāciju, tad jūs varat izmantot, arī papildināt savu objektu, protams, ar kvalitatīvo SLAM skeneri. Un runājot tiešām par pieredzi ar šo skeneri, kā es jau biju minējis pašā sākumā, mērnieki 20. datumā iztaigāja ar šo skeneri, kas bija ļoti interesants. Viens no testiem iet iekšā telpās ar RTK moduli un iziet ārā un apskatīties, vai nepelna tie dati. Tātad tas arī tika izdarīts, bija iztaigāts gan meža teritorijā, gan atklātā laukā, un tāpat arī bija iztaigāts telpās. Mērnieks ir izgājis cauri telpām, iznāca ārā, mēs apstrādājām datus, un rezultāts pilnībā apmierina, savā precizitāti viņš notur. Un, ja jūs strādājat ar RTK moduli, tāpat jūs varat veikt pēcapstrādes datus. Tātad nav obligāti, ka jums ir RTK visu laiku. Ja gadījumā jūs esat tādā objektā, kur jums nav zonas, vai nevarat sasniegt to milimetru, centimetru precizitāti no korekcijām, tad šo visu var apstrādāt GoPostā ar pēcapstrādi. Arī ļoti labs un vērtīgs modulis, ar kuru palīdzību jūs atkal sasniedzat savu mērniecības augstu precizitāti. Kopumā par skeneri laikam un par piederībām, kas viņam nāk, es jau esmu pastāstījis. Ja jums interesē vairāk, ko jūs gribat redzēt par šīm iekārtām, droši zvanat, rakstat, varat tāpat arī braukt pie mums ciemos. Iekārtas mums ir uz vietas, un mēs viņus varam jums parādīt, izstāstīt, un, ja nepieciešams, arī aizbraukt uz jūsu objektu un tur arī pierādīt, ka, šīs mazais skeneris ir tā vērts, lai strādātu ar viņu mērniecībām. Paldies par uzmanību! Atā!